Neuzvaramā Romas lielvarā, kā piekuns savos nagos ir sagrābusi visus kontinentus, izņemot šo Armoriku, kur saujiņa nepakļaujamu gallu turpina smieties impērijas ērglim tieši knābī. Viņu dārgā meža vietā celsies varenas ēkas. Romiešu civilizācijas ielankumā viņus sagaida pielāgošanās vai iznīcība. Kā tu sauksi savu varano pilsētu? Asteriks, Dievu zeme. Ar kursik, mums jābrunājas. Viņš ir sanāksmē. Varu nodot ziņu. Ko mēs varam darīt, Panoramiks? Vieta civilizācijai. Viņu mežu mēs nocirtīsim. Man ir ideja, bet neviens jau negribēs to realizēt. Un ja mēs romiešiem kārtīgi sadotu? Tieši tāda bija mana ideja. Vai visiem ir ieroči, bērni? Nē. Civilie. Labs veids, kā atbrīvoties no civiliedzīvotājiem, paliekot neskartiem. Es jūs sapratu. Es arī sapratu. Ko sapratāt? Tā, kopumā es jūs sapratu. Par cik tirgojat? 1,40. Īpašā Dievu zemes cena 40 sesteri. Es pērku. Jūs esat kļuvuši par mantkāru muļķu baru. Nav tiesa. Mēs bijām muļķi jau sen pirms romiešiem. Jā! Gallī grib dzīvot kā romieši. Viņa plāns noris labāk nekā paredzēts. Ir jāiznīcina pilsētā. Iegrūdīsiet pirkstu acī līdz elkonim. Esmu šeit! Aizveries alkoni. Cīņa! Jūs garām netiksiet. Vārdaini pavācies. Jānovērtē arī labā puse. Motivācija ir neskarta. Un tas ir brīnišķīgi. Asteriks, Dievu zeme. Tā vairs nebūs tā pati limonāde.